Slavu Dievam. Varēja riktīgi tā uzpūst šodien, ka riktīgi tāda signāls, lai jūs možaties augšā, neguliet un klausieties Dievvārdu. Es jums ātri izlasīšu Dievvārdu, jo Dievvārds ir pamats visam. Un tagad es izlasīšu un tad paskaidrošu par kārdināšanām un kā tikt no tā vaļā. Un šeit ir rakstīts tā 8. evaņģēlijas, jo daudziem, teiksim, to nezina, bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, pēc nāk velns un ņem to vārdu no sirdīm, lai tie netic un netop izglābt. Redziet, vēlna darbība ir nozagt mums zināšanas par Dievu un ticību. Un to viņš dažkārt var izdarīt. Bet kas uz akmens ir tie, kas tie vārdu dzird, un tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Bet mazu brīdi tie tic un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Redziet, ir pārbaudīšanas laiks, jo mēs vienkārši tāpat nevaram nokristīties, bet mums ir jāiziet pārbaude. Jo mēs pārbaudi neizturēsim, tad mēs arī neieiesim debesu valstībā. Tādi ir tie nosacījumi, jo daudzi tiek apmānīti, viņi domā, nu aiznes tur bēbīti, viņu tur pāteris noskaita kaut kāds pops vai mācītājs tā saucamais. Jo Kristus teica, nesauciet nevienu par mācītāju, es esmu mācītājs. Un domā, ar to ir viss. Un cilvēks bērēs izsauc arī to pašu popu, un viņš saka, viss ir ok. Nu, nav ok. Tas tie visi ir meli. Jo ir jāiztur pārbaudījumi. Un tāpēc cilvēks ir jāiemāc šī jaunās derības mācībā, un par ko es jums runāju. Es ar tauri taurēju, kā tas tālaus taurētājs latviešu dzejolī, un brīdinu, ja kāds grib iet uz debesīm, nevis uz elli, tad jāiztur pārbaudījumi. Un jūs visi tiksiet, kas nesiet bijuši pārbaudījumos, un kas ir nokrituši, celieties augšā. Bet kas uz akmeņas, tie to vārdu dzird un uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Sakne ir svētais gars, sakne ir Dieva vārds, Dieva mācība. Un kad mēs neesam iesakņojušies Dieva vārdā, un arī uz akmens, kas ir sēts, tas nozīmē, ka viņam nav spēka palikt, kā saka, iesakņoties. Bet kas starp priešiem krīt, tie, kas dzird, tomēr neiet un iegrimst rūpēs un bagātībām, pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Augļi ir svētā gara darbība, jo mēs varam nest augļus ar svētā gara dāvanām. Nu, un tāpēc daudzi, kas nodarbojas ar bagātību, kam ir tādas iespējas, viņi nemaz nemeklē Dievu. Jo Dievu dažkārt meklē tikai, kad ir cilvēks slims, kad mirs nost, vai arī tiešām viņam draud milzīgas nelaimes. Un tas ir ļoti muļķīgi, bet, diemžēl tā viņš ir. Un tāpēc es jums paziņoju, ieklausieties Dievvārdā, jo Dievvārds ir tā atslēga visai gudrībai. Svētīgs tas vīrs, tas ir Jākaba vēstule 1. nodaļa, kas pastāv kārdināšanā, svētīgs, kas pastāv kārdināšanā, jo norodījumu sasniedzas saņems dzīvības vainagu. Un viņš ir apsolījis tiem, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs man kārdina, jo jaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādam, valdzinādam. Pēc tam kārība, kā tā ieņemsies, dzemdē grēku, bet grēks padarīt dzemdē nāvi. Tad, ja cilvēks neiztur kārdināšanu, viņš ir nomiris. Un tas nozīmē, ka mēs varam tomēr izglābties, neskatoties uz to visu, jo Jāņa vēstulē ir teikts tā, 1. Jāņa vēstule, jā, tur teiks tā 1. nodaļa. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Sadraudzība, ka mēs ar svētajiem satiekamies un izsūdzam viens otram savus grēkus. Draugs draugam ir teicis Jākaba vēstulē. Izsūdzam draugs draugam savus grēkus. Un tāpēc draugs ir tas, kas tev izsūdz grēkus, un tu viņam izsūdz un nožēl to. Un tāpēc, teiksim, ka mēs piedalāmies vakarēdienā, svētā vakarēdienā, Kristus asinis, kad dzeram, un viņa miesu, kad ēdam, un to pasludinādami, tad mēs nožēlējam grēkus, un tad tie tiek piedoti. Un ja mēs vēl izsūdzam tos grēkus Dievam, un mēs vēl lūdzam piedošanu, ko mēs esam pārizdarījuši kādam, vai kompensējam, ko tad īpaši, ok, viss, slavu Dievam. Un tā būtu Dieva gudrība. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Tāda, lūk, tā patiesība ir, un tur neko nevar grozīt.
bērniņi ir pēdējā stunda, un kā jūs esat dzirdējuši, ka nāks antikrists. Tā jau tagad daudz antikrists ir celšies. No tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda. No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsēji, jo tie, ja tie būtu bijuši mūsēji, tad būtu pie mums palikuši, bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsējie. Jums ir svētījums no svētā, un jūs zināt visu. Mums ir svētais gars, un daudzi cilvēki, kas nokristās, attiet no Dieva. Atkrīt vienkārši. Jeb aiziet kādās viltus mācībās. Ir pa visu pasauli pilns ar viltus praviešiem, ar viltus mācītājiem, ar viltus draudzēm. Un caur viņiem strādā Sātans. Un kā raksta otrā vēstulē, Pētera 2. vēstulē 3. nodaļā, Pēters saka, pēc Dieva dotās gudrības, ko daudz sagroza savai pazušanai, ko raksta jums Pāvils, apostols Pāvils. Tad redziet, ir kārdinātājs Sātans un ir savi Dieva likumi. Un ja, piemēram, cilvēku kārdina daži ar seksuālām domām, Sātans ienāca domas, sapņas tādas, ir dažādas prostitūtas kārdina vai visādas maucīgas idejas rodās prātā, vai cilvēks varbūt tirgojas ar narkotikām, un viņš tagad ir to visu nometis, ko es jau tur minēju, bet atkal viņam nāk virsū tās kārdināšanas, un viņš to neiztur, un viņš nokrīt. Tad viņam tomēr tas nav grēks uz nāvi, jo, kas ir grēks uz nāvi, ja mēs būdami kristīti ar svēto garu, lādējam svēto garu, tad ir teicis, tad nepiedosies, visi ies uz elli. Jeb, ja mēs kristījušies un saņēmuši svēto garu runāšanu svešās mēlēs, ar šatera Jēzus, ar fatera men, katram ir savas mēles, protams, es jums vienkārši runāju savās mēlēs, tad tas nozīmē, ka viņš, ja nokauj cilvēku, tad arī teica, ka slepkavs aizies uz pazušanu. Tā kā, ja cilvēks nav kristīts arī ar svēto garu, un ir bijis kāds slepkava, tad Dievs viņam piedod. Tā kā apostols Pāvils, piemēram, sākumā viņš bija Sauls, un viņš kā kristieši būdams Mūzes, kā saka, derības piekritējs. Un tagad ļoti liels